Vienā klusā sapņu naktī Patricija atvēra savu sapņu kastīti un ieraudzīja tajā pavisam jaunu gaismiņu. Tā lēni izdejoja laukā, paceldamās uz augšu, līdz apstājās virs viņas galvas un uzmirdzēja daudz zvaigznītes. Gaismiņas zvaigznītes čukstēja. Šoreiz tu nebūsi viena. Kad Patricija aizvēra acis, viņa jau atradās zaļā pļavā, kur satika meitenīti ar sapņu lentīti matos. Es esmu Sibila, viņa smaidīja, un es arī dzirdēju zvaigznītes saucam. Vai tu arī dzirdēji? Abas meitenes sasmaidījās, bet te pēkšņi sadzirdēja čukstus kaut kur no meža piezokņa. Viņas turpināja doties dziļāk mežā, līdz atrada mazu ezīti, kas čukstēja. Mežā bija bijusi liela migla, un ezītis bija apmaldījies un nevarēja atrast ceļu uz savu sūnu Migu. Patricija un Sibila nolēma viņam palīdzēt. Ceļš veda cauri pasaku mežam, kur koki sačukstējās, deva padomus, smējās, čaloja un sūnu paklāji drebēja zem kājām. Viņas atrada noslēpumainu akmeni, kas uzrādīja virzienu, ja tikai uzdeva tam jautājumu no sirds. Kur ezītis jutīsies visdrošāk? Sibila jautāja. Akmens iemirdzējās, un taka mežā kļuva gaišāka. Patricija un Sibila droši devās pa taku uz priekšu, līdz aizveda ezīti līdz vecam, sakritušam koka dobumam, kur viņu sagaidīja ezīša mamma. Ezīts pateicās ar mazu smaržīgu koka lapiņu, teikdams, tā jūs vienmēr atradīsiet ceļu sapņos. Patricija un Sibila pamāja ežu ģimenei un pazuda atpakaļ sapņu mirdzumā, smaidot, jo bija paveikušas labu darbu. Bet mēs ar tevi tiekamies nākošajā stāstā.